Apostolis Pāvils saka, ka viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Tas nozīmē, ka ne tikai mūsu ļaunie darbi, bet arī labie centieni, labie darbi, ja tā var sacīt, arī bez ticības tie ir samaitāti. Augustīns rakstīja, ka pat tikums bez īstās dievbijības, bez ticības ir tikai spožs netikums. Arī Luters sacīja, ka pat mūsu viscēlākie taisnības darbi var būt nāvīgi grēki, ja tie tiek darīti bez dievbijības, bez ticības un es teiktu arī bez mīlestības. Un mīlestība šajā gadījumā savukārt ir tā agāpē mīlestība, tā nesauktīgā mīlestība, kuru mēs saucam arī par to dievišķo mīlestību. Lūk, slikts koks nevar nest labus augļus, un labs koks nevar nest nelāgus augļus. Ir jautājums, kā slikts koks pats sevi var padarīt par labu koku? Kā? To nevar koks izdarīt pats. To var izdarīt Dievs. Dievs var mūs pārmainīt, mūsu sirdis. Pāvils saka, ka manā dabīgajā miesā nemīt nekas labs. Tev vispirms ir jākļūst par citu cilvēku. Tev, kas no miesas dzimis, ir miesa, kas no gara dzimis, ir gars. Tev ir jāpiedzimst no augšienes. Līdz tam tu nevari nest labus augļus. Pat ja šie darbi, ko tu nes un dari, viņi paši par sevi ir labi, bet dziļākajā būtībā tie izriet no kādas aplamas motivācijas. Tur vienmēr ir kaut kāds sautīguma pieaugums. Tas ir cilvēks, viņš ir ienācis šajā pasaulē grēka stāvoklī. Mēs to saucam par iedzimto grēku, un tas ir tā kā saindēts avots. Un tu vari kā cilvēks it kā censties darīt labu, bet tas ir tāpat kā avots. No viņa izverd ūdens un šķietam it kā ir dzidrs, bet ja tas avots ir saindēts, tad tur tā inde ir tajā ūdenī klātesoša. Tā arī visi mūsu grēcīgie darbi. Viņi, vai labie darbi, viņi ir ar grēku caurausti. Un es saprotu, ka to ir mūsdienu cilvēkam ļoti grūti pieņemt un saprast. Bet tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Jā, tev ir jākļūst vispirms par citu cilvēku. Lūk. Un tas ir Dieva darbs. Tu nevari vienkārši saņemties un sacīt tā, es tagad būšu cits cilvēks. Es tagad sākšu mīlēt. Un visus darbus darīšu no mīlestības ar pilnīgi nekādu, nevis mazāko sautīguma piegaršu. Tā nenotiek. Tāpēc arī Pāvils saka, viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Es nezinu, man šie vārdi ir saprotami, tāpēc, ka tie arī atbalsojas manā pieredzē. Tā tas vienkārši ir. Manas lūkšanas, mana bikts, manas grēksūdzes, viss, ko es kādreiz arī esmu darījis, es esmu piedzīvojis, kā tie kļūst par grēku. Mana paša dzīvē. Un jo ātrāk mēs to piedzīvojam, jo ātrāk mēs nonākam pie šīs atziņas, ka manā dabīgajā miesā nemājo nekas labs un viss, kas nenāk no ticības, ir grēks, jo ātrāk mēs atbrīvojamies no ilūzijām par sevi, jo ātrāk mēs atmetam jebkādu vismazāko cerību un paļāvību uz sevi, ka tā kā Jēzus saka, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tā arī taisnība. Tas nav jāsaprot kaut kādā līdzībā, pārnestā nozīmē vai kā hiperbola, bet tā ir realitāte. Un es saprotu, ka bez Dieva svētā gara tāda pieskāriena, bez tādas atklāsmes, cilvēks to nemaz nevar saprast. Mīļie draugi, ļoti svarīgi, lai tu ieraudzītu, cik tavs pestītājs ir liels, cik liela ir Dieva žēlastība, cik nozīmīgs ir Jēzus darbs. Tev ir vispirms jāierauga, cik bezcerīgi pazudis tu esi, un cik tavi darbi, pat vissvētākie darbi patiesībā, ir savā dziļākajā būtībā un saknē grēcīgi. Un tādi tie paliek bieži vien arī pēc tam, kad mēs esam piedzimuši no augšienes. Nevienmēr mēs spējam ielūkoties savā sirdī, nevienmēr mēs izdibinam, kādi ir mūsu tie visdziļākie motīvi, kādi ir mūsu lūkšana motīvi, kādi ir tie motīvi, kāpēc mēs vispār kaut ko daram un kalpojam baznīcā.
Tā kā, mīļie draugi, ņemiet vērā. Skarba patiesība, bet viņa ir nepieciešama. Pie šīs skarbās patiesības ir jānonāk, vai viņa ir jāizbauda, lai mēs varētu arī izbaudīt to, ko nozīmē evaņģēlijs. Cik Jēzus mums ir liels pestītājs. Amen.